te starp stāstniekiem gavilēt. Mēs jau ne tādi stāstītāji, bet dziesmīnsā daudz ko pastāst. Un šī dziesmīna nāk no Kurzemes. Bet es zinu, ka jūs te tagad pa tām muižīnām viengribit zināt. Vidzemē mums arī muižīnas, mums ir lielas un mazas, un tur gājas visādi. Un tāpēc, tagad no tām Vidzemes muižīnām, ko Eicēna mīl teikusi, tā pati dzimusi 1874. gadā Priekuļos, bet vārdīna nāk no Ēveles. Mana sieva muižā dzīgo, viņa saka. Vai? Es zemnieka pirtīnā, paldies Dievinām. Viņa brauc ar 6 zirgim, viņa saka. Vai? Es ar savu līku ķēvi, paldies Dievinām. Viņa ēda pienu sviekstu, viņa saka. Es gribu sausu garaus vīnu, paldies Dievinām. Viņa guļas pildinos, viņa saka. Es uz savu ciks maisīnu, paldies Dievinām. Stutas. Jūs pat jūtāt. Esiet sveicināti, un es atkal priecājos jūs šeit, Valmierā, bibliotekā sagaidīt. Un mums jau ir 8. festivāls. Un pagājušajā gadā mēs nosvinētu 10 gadu kopš sākām rīkot šos festivālus. Mums gan vēl nav 10, bet tikai 8. Tas ir tāpēc, ka reiz 2 gados mēs satiekamies. Un es gribu aicināt šeit priekšā mājas saimnieces labo roku. Tā var teikt. Labdien, stāstnieki, vārda meistari un stāstu mīļotāji. Man ir patiesa prieks un gods jūs visus šodien sveikt Valmieras integrētajā bibliotēkā. Nākamajās 2 dienās Valmieras novads, Valmiera, Vērsis, Sēļi un Burtnieki pārvērtīsies par vietu, kur satiekas pagātne, tagadne, tradīcijas un pats galvenais cilvēki. Mūsu nodu bibliotēkas svarīgs darba virziens ir nodpētniecība, kur savukārt ļoti būtisku lomu tieši ieņem arī stāsti. Un šī gada festivāla tēma mūs uzrunā ar skanīgiem vārdiem. Es kundziņš man muižiņa. Muiža ir tā vieta, kur sakustojas ceļi. Un šajās 2 dienās šeit krustosies stāsti. Dzirdēsim stāstus par Kolas pušas muižu, par Valtenbergu muižu, par Igaunijas muižām un zemes īpašniekiem. Un par to, kā gandrīz pie muižņas var tikt, ar to dalīsies dzimtes pētniece un vēl ar citiem stāstiem. Un tāpat mēs esam ārkārtīgi gandarīti, ka festivāls pulcē tik krāsainu un bagātu dalībnieku loku Latvijas un Igaunijas stāstniekus. Latvijas Nacionālās bibliotēkas, stāstu bibliotēkas tīkla dalībniekus un, protams, vietējo kopienu, bez kuras šie stāsti nevarētu dzīvot. Īpašs un silts sveiciens mūsu kaimiņiem Igauniem. Mums ir liels gods šodien uzņemt Igauņu stāstniekus un festivāla Tori Glori rīkotāju Jāku Kendu kopā ar viņu dombiedriem no Pērnavas. Paldies tieši jums, ka esat atraduši savus stāstus pāri robežām, apliecinot, ka dzīve vārda spēkam robežu nav. Un, protams, nekas nebūtu iespējams bez cilvēkiem, kuru sirds degsmē un darbā šis festivāls ir tapis.
Tādēļ īpaši liels paldies par šī festivāla norisi vēlos teikt manai kolēģei, pētniecei, stāstniecei Agitai Lapsai. Noteikti arī jāpiemina, ka Valmieras bibliotēkā ir jau izveidojusies tradīcija 10 gadu garumā, kā jau Agita tikko minēja, atklāt festivālu šeit, Valmierā. Un mēs, Valmieras bibliotēka, arī ir viens no festivāla līdzorganizētājiem un atbalstītājiem. Un novēlu visiem iedvesmojuši šīs 2 dienas, atvērtas sirdis jauniem stāstiem, senām leģendām un sirsnīgām sarunām. Un lai šis festivāls paliek atmiņā kā gaišs un spēcinošs piedzīvojums. Paldies! Es aicināšu šobrīd pilsētas pārstāvis. Nāksies pats Toms vai arī Liena nāks? Mēs to izdomām. Nu, tev arī jāsaka, kāds vārds ir. Vai jūs priecāties vispār, ka te notiek kaut kāda tāda darīšana kā stāstīšana? Mums patīk darīšanas un izstāstīšanas, jo šāds piemīt un vēsturiski saistīts ar Valmieru. Nācu uz šo pasākumu uz atklāšanas vārdiem jau un domāju, ko tādā atklāšanas reizē teikt, un izdomāju, ka es izstāstīšu savu stāstu. Mēģināšu it kā par muižu, bet tā nav muižu, bet, ja tā paskatāmies, tad tā ir vēsturiska kuļbūve, vairāk kā 100 gadus veca, mājas, kurās es izaugu no bērnu kājas, saucās Lapškalni. Tās mājas ir Kurzemē. Veca ēka, manis dzimtas radinieki tajā dzīvoja, no bērnu kājas, kā jau kādreiz laukos, lielas ģimenes, vairākas paudzes, viss iespējamais, kas nepieciešams saimniekošanai, un tad nāca visi tie vēsturiski grūtie laiki, kad visu ģimeni par to lielo saimniekošanu aizved projām uz tāliem Sibīrijas ceļiem, un tajā laikā mājā imitinājās, protams, citi cilvēki, bet atgriežoties īpašumu mēs atguvām atpakaļ. Un tad tā jaunā paudze, tajā skaitā es, bijām tas, kas iegāja šajā mājā dzīvoja. Bet pusē mājas. Otrā pusē dzīvoja attāli radi, kuri dzīvoja tā ļoti interesanti. Viņiem nebija ne savs ūdenskrāns, nebija savs olete, un mēs tā kā tādi gaismas nesēji ieradāmies un parādījām, ka kultūra sākas no mazmājiņas. Uzbūvējām savu mazmājiņu, un kamēr vēl tur iekšā nedzīvojām, bet braukājām no tuvējā ciemata, tikmēr ceļam sagribējās, es skrēju uz to tolīti, un es redzu, ka kaimiņš man priekšā sēž pēkšņi, tā mājā. Un tad mēs tādi, es un māsa, mēs bijām kādi 10, 11 gadus veci, man 11, māsa 10. Mēs domājam, kā tas ir, ka tā muiža taču pieder mums, un kaut kas jādara lietas labā, jāpalīdz vecākiem, tā kā kaut kā no tiem kaimiņiem tikt vaļā par laiku, lai tā kā labprātīgi kaut kā pārdotu otru pusi mājas. Mūsu stratēģija bija tāda, ka mēs vienu dienu novedījām to sunīšu atstāto aiz sevis smaržīgo čupiņu, nolikām kaimiņiem pie durvīm, zem tāda tā kā spainīša, tad pieklāvējāmies pie durvīm un aizbēgām. Kaimiņi nāca ārā, bija dusmīgi, mēs dabūjām ar māsu tādu kavienu, bet rezultāts ir tāds, ka māju mēs dabūjām, māju mēs atpirkām, un tad varējām dzīvot kā muižkungi savā Lapškalnu rezidencē. Tāds stāsts no manas bērnības un par stratēģijām un pieejām, kā nes gaismu un kā tikt pie īpašuma. Tā, jā. Manuprāt, stāstniecības arī tā burvība ir, ka mēs varam izstāstīt to, ko mēs esam piedzīvojuši, ko mēs vēsturiski esam uzzinājuši. Stāsts ir tas veids, kā cilvēks viens ar otru tiekās, runājās. Un man ir patiesas prieks, ka Valmiera sevi var saukt par stāstniecības centru. Festivāls. Viduszemē, varbūt ar kā mēs varam droši saukt. Un tiešām liels paldies organizatoriem par 8. ar astīti stāstniecību. 10. bet 8. stāstniecības festivāls vesels stāsts jau sanāk arī par šo tēmu. Un īpaši paldies pašvaldības vārdā, protams, arī Agitai kā Vidzemes stāstnieku kopas vadītāji. Labi stāsti un labi klausītāji visām festivālām. Es saprotu, ka viņš turpina rullēt šo kultūru
Saka, no Maznājiņas tālāk arī šeit Vidzemē, Valmierā, ja? Paldies! Es gribu dot vārdu Mārai, kas šoreiz mums ir. Tas būs vienīgais izgājiens, ko es piedāvāšu tev. Paldies! Jo kā jau es esmu tā teikt visos žurnālos izstāstījis, ka es negribu būt par galvu, bet par asti, ja? Maz runāt un smuki izskatīties, tā teikt, man nevienmēr labi iznāk, bet es cenšos, ja? Un man ir milzīgs prieks par to. Pirmkārt, paldies par stāstu Tomam, jo vakar mēs atvērām kopā ar Gunti, ka Guntim ir tā teikt zinātnisku komentāru uz 50 lapusēm, vienu no Eiropas kultūras stūrakmeņiem Pentameronu, kas ir 16. gadsimtā Baziles, apstrādātas tautas pasakas, kas uzrāda to, ka stāstniecība mutvārdos un stāstniecība galmā rakstos iet roku rokā un pāriet no vienas otrā. Un Baziles tas smalkums ir tas, ka viņš visas tos dzīvības procesus, kurus pēc tam Grimmi un Perro nolīdzina un vārdā vairs nesauc. Viņš sauc pilnos vārdos un tur ēzeļi dirš, bet dirš viņu naudu, nevis kaut ko citu, ja? Un tādēļ es jums vēlu saglabāt šo izteiksmes pilnību. Un, kā jau parasti, Dievs dod mums saimniecēju dzīvot labredzēt. Dievs dod mums saimniecēju dzīvot labredzēt. Zeltu nesti galviņā izsidra viņa rociņā. Zeltu nesti galviņā izsidra viņa rociņā. Ar kājām naudas lādi pagultē iebīdīt. Ar kājām naudas lādi pagultē iebīdīt. Labu jūgt, labu braukt, labu vilkt mugurā. Labu jūgt, labu braukt, labu vilkt mugurā. Kas pats svarīgākais? Labi redzēt, labi dzirdēt, labu vien daudzināt. Labi redzēt, labi dzirdēt, labu vien daudzināt. Lai mums foršas 2 dienas ar daudz stāstiem. Man gribas stādīt priekšā jums savus igauņu viesus, bet es viņam stāstīt nelikšu šodien. Vienkārši piecelieties. Jāks, Rano un Marina. Dzirdēt, kā skan igauņu stāsti, lai brauc un klausās uz pasākumiem. Bet šobrīd mums ir kāds īpašais stāsts, ar kuru mēs gribam šodien noslēgt, to stāstītāju daļu šajā pasākumā. Pēc tam vēl mēs noklausīsimies dziesmu. Un tas ir jaunā paudze, kura ir mūsu nākotne, ir gatavi izstāstīt vienu stāstu. Nāc no Katrīna. Un tas arī būs par mūžiem, par sapņiem, kur nekādi nepiepildās. Labdien! Mani sauc Katrīna Valtere. Es mācos Valmieras Pērkais sākuma skolā 5. A klasē. Es jums šodien pastāstīšu latviešu tautas pasaku Zvejnieks un negantā sieva. Reiz senos laikos dzīvoja zvejnieks ar negantu sievu. Viņi dzīvoja mazā būdiņā. Kādu dienu zvejnieks kā parasti gāja uz jūru zvejot. Viņš izvejoja mazu zelta zivtiņu. Zelta zivtiņa viņam lūdzās, lai palaižot viņu brīvībā un darīšot visu, ko viņš vēloties. Tikai lai uzsauc zelta zivtiņā, nāc palīgā man. Zvejnieks tā arī darīja. Atlaida zivtiņu un devās atpakaļ uz māju. Mājās viņš izstāstīja visu savai sievai. Sieva bija šokā un teica, lai iet atpakaļ un saka, ka vēlas būt saimniece. Zvejnieks tā arī darīja. Viņš gāja atpakaļ uz jūru un sauca. Zelta zivtiņā, nāc palīgā man. Zelta zivtiņa izpildēja un jautāja, ko nu tu vēlies? Viņš izstāstīja, ka viņa negantā sieva vēlas būt par saimnieci. Zivtiņa viņam teica, ej nu mājās, to tu arī dabūsi. Viņš gāja mājās un redzēja, ka saimniece pavēl
kalponēm koptu lopus. Viņš grasās iet iekšā, bet sieva klāt un saka, ka vēlas valdīt pār pili. Zvejnieks gāja atpakaļ uz jūru un sauc: zelta zivtiņā, nāc palīgā man. Zelta zivtiņa izpeldē un jautā: ko nu tu šoreiz vēlies? Un viņš izstāstīja, ka viņa negantās sieva vēlas valdīt pār pili. Viņš gāja atpakaļ mājās un redzēja no gabala, ka vecās būdas vietā ir liela grezna pils, un ap viņas sievu stāv daudz sulāņu. Viņš grasās iekšā iet pilī, bet sieva jau klāt un saka, lai iet atpakaļ un saka, ka viņa vēlas valdīt pār pilsētu. Zvejnieks bija ļoti piekusis, tādēļ nevēlējās vairs iet, bet sieva pavēlēja sulāņiem viņu sist. Tā viņš lēnām arī aizgāja uz jūru. Viņš sauca: zelta zivtiņā, nāc palīgā man. Zelta zivtiņa izpeldē un jautāja: ko nu tu šoreiz vēlies? Viņš izstāstīja, ka viņa negantā sieva vēlas valdīt pār pilsētu. Zelta zivtiņa viņam teica, lai iet atpakaļ mājās. Viņš gāja atpakaļ mājās un redzēja, ka viņas sieva sēž uz baznīcas jumta. Viņš grasās iet iekšā mājās, bet sieva klāt un saka, ka vēlas valdīt pār debesīm un zemi. Zelta zivtiņa. Zvejnieks gāja atpakaļ uz jūru lēnām. Jūrā bija sacēlies liels negaiss. Viņš sauca: zelta zivtiņā, nāc palīgā man. Zelta zivtiņa nenāca. Viņš sauca 3 reizes, bet nenāca. Tad viņš sauca 4. reizi, un zelta zivtiņa izpeldēja krastā. Viņa jautāja: ko nu tu šoreiz vēlies? Viņš izstāstīja, ka viņa negantā sieva vēlas valdīt pār debesīm un zemi. Zelta zivtiņa viņam teica: jūs ļaudis esat pārāk mankārīgi, tādēļ, lai notiek viss tas, kas bijis. Zvejnieks gāja atpakaļ uz māju un redzēja, ka vecā būda ir vietā un pie viņas sēž viņa sieva. Paldies! Kā jau mēs redzam, tautas gudrība māca, vajag ievērot mērenību. Arī viskaistākās vēlmes var pārvērties par pelniem. Bet šodien es gribu atgādināt, ka šajā festivālā uz 2 dienām pulcējas 3 stāstnieku kustības virzienu pārstāvi. Viens no tiem tikko jūs dzirdējāt, tātad ir Teci Valodiņa, tātad jaunie stāstnieki, kuri reizi gadā tiekās konkursā. Lielākie, labākie stāstnieki tiek izvirzīti uz Rīgu, tur saņem gan dižos, gan ķēniņus, tātad nosaukums par savu stāstīt prasmi. Savukārt stāstu bibliotēkas ir pārstāvi, tā ir kustība, kas uzplauka bibliotēku paspārnē. Un visbeidzot Latvijas stāstnieku asociācijā apvienojušies Latvijas stāstnieki. Nu, un šeit mēs pārstāvam vairākus novadus, varbūt, ka ne pilnīgi visus šodien, bet tātad stāsti skanēs šajās 2 dienās no visas Latvijas un arī no Igaunijas. Tu ko? Varbūt, ka tu vēl vēlies kaut ko teikt. Es labprāt. Tātad stāstu biblioteku tīkls pavisam nesen mainīja savu jumtu. Mēs kādreiz bijām zem UNESCO. Tad UNESCO nodeva mūs Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Nu, mēs esam pilntiesīgi biblioteku nozares virziens, ja? Un mēs ar vislielāko prieku un sirsnību jūs uzņēmām. Un tas, ko es vienkārši vēlos pateikt, mums ir ārkārtīgi milzīgs prieks par tik aktīviem dalībniekiem. Un aiz katras bibliotēkas ir kāds cilvēks, kurš dara ar milzīgu mīlestību un milzīgu sirsnību. Tāpēc man ir ārkārtīgi prieks vienmēr sastrādāties ar Agitu un Agita šajā bibliotēku tīklā un šajā stāstniecībā ir tāds kvalitātes ārkārtīgi augsta latiņa. Un paldies, milzīgs, vienmēr ir milzīgs prieks sadarboties. Un šeit mēs dāvinam pirmo grāmatu. Pirmo grāmatu kā? Dosim vārdu vēl pēdējo vārdu. Ja? Noslēdzošo muzikālo vārdu vēl Tiem stāstniekiem te tāda liela kopā būšana un runāšana var sanākt.
Un, vidzemnieki jau mēs tādi mierīgi ļaudz, bet te pārrobežu, pārnovadu cilvēki satiekās. Ja sanāk kāda nebūšana, tad skatājieties, vai var kādu saprecināt. Vislabāk jau tajās pārrobežu lietās būt to darīt, bet var jau tā kā tuvāk. Jo mums latviešiem bija pašiem sava recepte labai sadzīvošanai. Mums to pastāstījis kāda ģēda ķibura no Bārtas, no Kurzemes. Bet nekas, mēs dziedam tās kurzemnieku dziesmas, jo viņiem tad smukāk tā dziedāšana sanāk. Jo Vidzemē mums, mēs tad zinām, mums bija tie henpūtieši. Un visas tās mūsu skaistās dziesmas sabāstais koros. Un tad mēs aizņemamies šur un tur, lai krāšņāk, bet tas stāsts, kā tad jāsadzīvo nāk no tās Kurzemes, un mēs mācāmies, un mēs arī dziedam, un tad klausaities. Bet vispār ir henpūtieši jau šo to labi izdarīja. Tas skolas skolotāji lasīt, rakstīt mums trenēja, un tad tie dikļi ar tiem dziesmu svētkiem. Bet, lai tā kā būtu, klausāmies, ko tie kurzemnieki mums mācāmies, un lai jums veicas. Dziedātāju māsu devu, cīmājās tautīnās, radirīra la, radirā la, radirā la, radirīra, radirīra la. Kad tautīnās staigu cēla, staigā māsā dziedādama, radirīra la, radirā la, radirā la, radirīra, radirīra la. Staiga māsa dziedādama, tautu dusmas remdēdama, radirīra la, radirā la, radirā la, radirīra, radirīra la. Jūs redzat, mēs pirmo reizi šeit esam uzņēmuši stutes un tik graznā ietvarā, ka es patiešām ļoti lepojos, ka jūs pie manis atbraukuši. Un šeit jums ir, tumšajiem vakariem, kad nāksiet kopā mēģināt un dziedāt, ir sveci, kurā izklināt. Un šeit savukārt vadītājai kaut kas no saknēm uz galotnēm. Pateicos. Mums prieks būt šeit šodien. Ar to mēs varam teikt, ka esam jau atklājuši festivālu. Svinīgi paziņoja, ka Vidzemes stāstnieku festivāls numur 8 stāsti krēslā. Tie, kas nezina, kāpēc stāsti krēslā, kas tad īsti ir tas nosaukums? Tātad abi divi vārdu spēle. Ar nosaukumu Es kundziņš man muižiņa ir atklāts. Nākošais posms, mēs stāstnieki, gan mazi, gan lieli, sēžās savos transportos un dodās uz miniciemu. Miniciemā mēs pieredzēsim miniatūru muižu piļu modelīšus ar stāstiem, paši stāstīsim un klausīsimies, ko stāsta mūsu gids tur. Pēc tam mēs dodamies uz Vēršu muižu, kas ir Igaunijas pierobežā. Agrita, Kristīna. Suši! Tev arī vajag nākt. Es saprotu, ka mammai nepatīk bērnu smaidas, bet neko nevar darīt. Paldies! Paldies!